Sveicināti, mīļie skolnieki! Es apsveicu jūs 1. septembrī. Es pat nepaņēmu, ko Tad lūk, apsveicu jūs 1. septembrī un novēlu, lai jums šajā mācību gadā ir laba sociāla komunikācija. Tātad gan ar klases biedriem, gan arī ar skolotājiem. Un jā, vispār, ja godīgi, tad es to novēlu visiem, kas mācās, ne tikai skolniekiem, kā arī studentiem, jā, jo labvēlīga komunikācija un kopumā tas arī ir svarīgs arī tiem, kas strādā. Labvēlīga komunikācija ar kolēģiem un tā varētu nosaukt, skolotājs varētu nosaukt arī kā par tā sava veida darba devējiem. Jā, tātad šī komunikācija ir diezgan noteicošs faktors. Un mēdz uztraukties, es apskatot dažādus video YouTube, tad sapratu, ka diezgan daudziem ir mēdz gadīties visādas problēmas gan ar sadzīvošanu ar klases biedriem, gan arī ar komunicēšanu ar skolotājiem. Un kopumā es vēlos jums parādīt, ka tas viss ir normāli. Jā, un patīkami ir tas, ka kamēr jūs mācāties skolā, jums ir iespēja visu to kaut kā labāk saprast un vēlāk arī noskaidrot, ar kādiem cilvēkiem patiešām ir vērts uzturēt draudzību un ar kādiem nav vērts. Un jā, un pat ja pašlaik liekas kādam smagi, ka uzskata sevi par kā atstumto klases biedru starpā vai pazemoto skolotāju vidū, tad es varu nomierināt jūs, ka izbeidzot skolu tam visam pēc idejas vispār ir jāmainās uz labo pusi. Paskatieties uz mani. Es varu teikt, skolas laikā es gandrīz vai biju atstumtais klases biedru vidū. Un, savukārt ar skolotājiem es tīri labi varēju noskaidrot visas lietas, jā, bet tagad paskatieties, cik es esmu izaudzis gudrs un gudrs, jā, un kopumā man tagad viss labi šajā ziņā. Un jā, es to ieteiktu uz to visu paskatīties no pozitīvās puses, ka uz to var skatīties kā uz tādu savu veidu pārbaudījumu. Jā, un kopumā, ja viss izdodas labi, tad var tikai par to papriecāties, ka tagad iesiet uz skolu un katru darba dienu tiksieties ar sevu, vismaz varēsiet ieraudzīt un bišķu parunāt ar sev labiem draugiem un pamēģināt ar tā saucamajiem darba devējiem, skolotājiem, kā nonākt pie kompromisa. Un tā ir pasakaina iespēja. Jā, tā kā es jums novēlu, lai jūs pats svarīgākais, lai jūs uz to skatītos no pozitīvās puses. Un ceru par jums, skolnieki, studenti, par jums kā mūsu nākotni.